Tak, sveiki! Šeit es atkal jūs mācīšu par Camtasia Studio 6. Principā tagad jau es pamācīšu uz pēdējo gājienu no savas puses, kā saglabāt, tā teikt, jūsu uztaisīto video materiālu, ja? Kur to darīt? Es jau esmu sagatavojis šādu veidu dokumentu, un šeit izvēlu produktu, uzspiežu produktu video S, izmetās šāds lauciņš. Šeit, piemēram, paņemsim pirmo bloku. Spiežam next. Šeit, kas jāraksta? Šeit jāraksta tas nosaukums. Šeit atrašanās vieta, kur tu viņu taisies saglabāt. Es jau to visu esmu speciāli izveidojis, lai ātrāk būtu. Pēc, tas ir šeit. Kas tas tāds ir? Blogu. Priekš kam tas ir blogu. Tā, redziet. Daudz un dikti visādi. Atvērt šito vajag. Viņš atvērsies, tūlīt parādīšu. Viņš speciāli jau sagatavos tā, kā ir priekš bloga. Redziet? Tūlīt būs tāds maziņš, neliels un tas domāts tā kā priekš bloga, jā. Protams, jūs varat ielikt HD dots mapītē, jā, un iedot, ja jūs vajag parādīt ātri draugumu kaut ko. Tā jūs vienkārši iedodiet un šito te uzrakties kā sevas HTML un visu, draugs jums atvērs viņu. Tā, labi. Tālāk. Kas iet mums? Tālāk mums iet CD. Tas ir speciāli sagatavot tieši priekš CD rakstīšanas. Šitien jau ir priekš DVD rakstīšanas sagatavo. Tā, lai jūs priekš DVD rakstīšanas. Es, principā, šitos neizmantoju. Var arī glabāt HD. Jā, un pēc tam rakstīt DVD un CD. Protams, tad viņš to failu formāts būs. Tas formāts būs lielāks apjoms. Bet, nu, var arī šos, bet nebūs tik kvalitatīvi. Jā. Šīts ir HD. Tagad jau HD var arī likt iekšā YouTube'ā, tā kā zinu. Tas jau ir, tūlīt parādīšu. Viņš, protams, ilgāk jums seivos, tāpēc, kad viņš seivo kvalitatīvi. Tā, krek ir CD, arī tāds pats viens. Un rek ir HD kvalitātē būs. Viss man video pamācības ir seivots HD kvalitātē. Tā kā. Tālāk, kas iet? Tālāk mums iet iPhone un iPod. Tas ir speciāli sagatavot, to parādīšu. Man nav, redziet, QuickTime. Priekš QuickTime playera tas ir. Man tā šķiet, ka es viņu nekad neizmantoju, ja? Bet, nu, tā kā es teicu, izmantoju HD, šeit es vienkārši parādu, kas ko kā nozīmē. Tā, screencut. Tā, viņš te kaut ko pļauj. Šeit arī tas nosaukums. Šeit atrašanās vieta, kur var šeit uzspiežam. Jūs izvēlaties, kur tieši viņš saglabā mapīti. Sakojuši. Tālāk. Tālāk. Tas ir laikam speciāli tai mājaslapai kaut kādā. Nu, mēs nesēvosim. Viņu. Laikam jau viss saglabāts, jā. Viņš tāpat nevar vaļā. Tak. Tālāk. Web. Forweb. Šeit ar tas pats nosaukums un atrašanās vieta šeit. Šeit jūs varat šeit, piemēram, varat noņemt nost, lai tas uzreiz jums saglabāsies. Tad jums neatspēlēs uzreiz. Es parasti uzlieku, lai uzreiz atspēlē, jā. For web. Tūlīt parādīšu for web. Tā, reka arī for web, jā. Parādīšu, kāda atšķirības ir.
blogu un webu. Tā, redziet, šitien uzreiz jau lielāks viņš ir. Šitien bija for blog, jā. Šitien ir for web. Ir tāda veida atšķirība. Protams, atverot šo te open notepad. Ja jūs pārzināt HTML, tad jūs mierīgi šeit varat koriģēt jebko, jā. Gan koriģēt izmēru, augstumu, platumu, nu tādā veidā, jā. Tikai tad, ja jūs pārzināt, protams, stilu arī visu, bet ja tikai tad, ja jūs pārzināt visu šo HTML kodīgu un CSS stilu, jā. Bet tad labāk neķerieties klāt, ja nepārzināt. Tālāk, kas mums iet. YouTube. Šeit jau saglabā priekš YouTube file formātu, ar nekāds īpaši tur nav customize. Tā kā redziet, šeit ir daudz un tiek visu kaut kas izvēlēties. Flash output. Šeit visādi parametri, piemēram, GIF-ā. Saglabā GIF animation formātā, ja to parādīšu speciāli sataisīju. Protams, tas ir pilnīgi galīgi garām. Un tā labāk jau taisīt ir uz Photoshopu, jā. Ilgāk. Jā, redzēt kaut kāds galīgs tāds. Tas ir vienkārši GIF bilde jūs izveidojāt. Tas arī tā kā būtu viss. Tā kā jau es teicu, es pārsvarā glabāju HD failu formātā, jā. Jo es uzskatu, labi apjoms tam failam būs, tam video būs nedaudz lielāks. Jā, bet, nu, toties kvalitīvi un citu lielākā daļa varēs saprast visu. Protams, ilgāk arī seivosies tāds citā formātā, jā. Jūs daudz ātrāk viņš saseivosies. Paldies, ka skatījāties. Tas tā kā būtu par Camtasia studijā, mēs būsim izgājuši apmācību. Pārējos jau funkcijas jūs varat paši pētīt un ņemties un darīties.